vien pavisam nedaudz iesākšu, un tad Rihards paturpinās, jo man liekas, ir svarīgi sākumā droši vien saprast, kāda tad bija tā mūsu problēma, vai ne? Ar ko tad mēs devāmies pie Magic komandas. Un mēs, protams, redzam savos iekšējos pētījumos, ka 1/3 daļa no bērniem izvēlās banku, jo viņu vecākiem ir šī banka. Un šeit tad mums tā problēma īsti nav, jo mēs komunicējam ar vecākiem, un jā, viņi jau ir mūsu klienti iespējams. Un, jā, tā problēma sāk parādīties tad, kad jau šie bērni kļūst pieaugušāki, patstāvīgāki, viņi grib izvēlēties paši, viņiem parādās savs viedoklis, draugu ietekmes. Un, jā, un tad parādās tā mūsu problēma, jo mēs nebijām tik daudz varbūt investējuši un ieguldījuši, lai sasniegtu šo auditoriju, un vēlējamies atrast šo veidu, kā to darīt pareizi, tā, lai mēs sasniegtu šos jauniešus. Nu jā, un tad te nāca palīgā Magic komanda, un Rikards pastāstīs to ceļu līdz tam konceptam, un es vēlāk padalīšos, ko tad mēs darījām, un kā mēs integrējām šo konceptu mūsu aktivitātēs, un kādi bija tie rezultāti. Jā, paldies, Una. Īstenībā tas, ko Una stāstīja, bija tas pats sākums, tas brīvs, kas atnāca pie mums uz konkursu pieteikums. Un viņi diezgan godīgi pateica, ka viņi nav daudz investējuši jauniešos, un tas būs tagad tas jaunais fokus. Un kaut kādā ziņā mēs varējām sākt no baltas lapas, līdz ar to arī tas process kaut kādā ziņā bija diezgan tāds perfekts, vai man kā stratēģim sapņa process. Mēs sākām mazliet ar kvantitīviem datiem, nonācām līdz hipotēzei, tad hipotēzi gājām testēt kvalitīvu, un beigās bija risinājums, insights un arī kampaņa. Tas, ko un stāstīja, ka kopumā jau Sebam viss ir kārtībā. Viņi ir diezgan stabili 2. vietā, savā kategorijā, visā Baltijā, bet, ja mēs ejam tieši tajā jaunākā auditorijā, līdz 29, lai es arī sev varu ieskaitīt iekšā, tur jau tā pozīcija paliek mazliet ļenganāka, tāda mazliet netik stabila, jo aiziet priekšā zīmola, kas diezgan ambiciozi vai apzināti strādā tieši to auditoriju, kas šobrīd varbūt ir tā, kur Sebs mazliet ir palaidis vaļā gāzi un tik ļoti neliek savu uzsvaru. Kaut kādās vairākos iekšējos brainstormos mēs nonācām līdz hipotēzei, kad Sebs ir banka pieaugušajiem, un domāt, kā mēs varam iespējams to salauzt, vai mums par to vajag salauzt, un varbūt mēs to varam izmantot. Un tad es tiku sūtīts pie jauniešiem, nav baigi viegli, ja jums piedāvā labāk 2 reizes padomājiet. Viņi prot tevi sasiet tur priekšā, ka tu īsti nezini, ko teikt, kā teikt, ar kuru jautājumu dot. Uzdod jautājumu, ir trūps atbildes, mazliet kaut ko pasmējies, viņi nesmējās. Un, ir tiešām savādāk nekā runāt ar kolēģiem vai runāt, piemēram, ar jums šobrīd. Jā, un tad es drosmīgi gāju, daudz viņiem prasīju, ritīgi zondēju viņus ar visu kaut kādiem jautājumiem. Un tās 3 galvenās atziņas, kuras es šodien gribēju padalīties, bija tas, ka viens, jā, viņi nav bērni, viņi īstenībā diezgan daudz tiek pakļauti dažādiem ar finansēm saistītiem jautājumiem, un īstenībā viņi ir diezgan izglītoti. Tās atbildes, ko viņi dod, ir gana tādas precīzas un bagātas, gan tas, ka es zinu, kas ir krājrīgs, gan tas, ka es zinu, ka nauda zaudē vērtību, ja viņi vienkārši stāv, vai ir arī bērni, kam vecāki vai tēci ļauj spēlēties ar kripto un akcijām. Tāds interesants gamification piemērs, bet viņi zina, viņi nav tiešām tādi mazliet atpalikuši, tā kā varbūt mēs dažreiz pieņemam, vai ne? Otrs par Seb. Seb noteikti nav tā banka, ko viņi liek savā shortlistē, tā kā mēs pierādījām mūsu hipotēzi, ka Seb ir pieaugušo banka. Omei, tieši tā arī man atbildēja viena meitene šo banku, es nezinu, ko es viņu domāju, viņa ir mana Omas tā banka. Tā kā jāstāst, ko mēs ar to varētu darīt, tā kā hipotēzi pierādījās. Un trešā lieta, viņi vispār nedomā par bankām. Tagad viņiem prasa, ko tu domā par bankām. Es nezinu, man liekas, ka tā nav kategorija, par kuru būtu jādomā, viņi vienkārši eksistē. Viņi tur ir bijusi ļoti sen, viņi turpinās tur būt, un gan jau, kad es atradīšu savu banku. Tā kā patiesībā mēs neesam tie, kas tajā shortlistē ar savu banku esam viņu tur top 3 intereses vai top 3 topika, ko viņi apspriež ar draugiem. Līdz ar to mums jāspēj runāt viņiem saprotamā valodā par lietām, kas viņiem ir būtiskas. Tas ir tas galvenais secinājums, un ar to ejot, mēs sākām domāt, ko mēs varam darīt. Un tā pirmā lieta nebija šī, mēs sākam mēģinājām salauzt to stereotipu, ka tā ir pieaugušo banka, bet mēs sapratām, hei, varbūt mēs varam izmantot to Seb ilgi būvēto tēlu,
pie tā, pie kā viņi ir apzināti strādājuši gana ilgi, kā priekšrocību un izmanto to, ka mēs esam pieaugušo banka, arī runāt ar bērniem un kādā veidā, kad mēs viņus arī uztveram nopietni. Kad viņi mums nav nekādi bērni, bet viņi mums ir tikpat kompetenti, tikpat zinoši, gudri, spējīgi, kā mēs esam, un mēs viņus varam tādā ziņā iedvesmot, darīt tās lietas, ko varbūt citi viņiem nelaiž klāt. Bet tāpēc mums jāspēj atrast tas veids, kad viņi mūsos klausās, viņi mūs saprot un viņiem ir interesanti. Un te nāca iekšā tas, ko Leldi jau mazliet ieskicēja, kad mums jāsaprot, kas ir jaunais šodien. Un tas, ko mēs ņēmām kā tādu vienu no lietām, ko mēs likām pie sienas, kad mums jāzina, ka viņi ir drosmīgi tieši, viņi ir gan ambiciozi, viņi ir pārliecināti par sevi mazliet aroganti, mums ir jāspēj apmierināt viņu dumprniecismu, mums to, ka viņi grib būt pamanāmi, viņi grib glābt pasauli, viņi netic attaisnojumiem, viņiem vajag darbus. Tā kā kaut kāds tāds mazs brīvs, pie kā mums vajag pēdējais domāt, kā mēs varam līdz viņiem nonākt. Un tāpēc mēs uztaisījām gan to, ko mēs negribam darīt, mēs negribam viņus mācīt, mēs negribam viņiem teikt priekšā, mēs negribam viņus uztvert par mazāk zinošiem vai kaut kādā ziņā viņus noniecināt. Mēs nekādā gadījumā nerunājam viņiem kā ar bērniem un cenšamies, mums nav jābūt obligāti smieklīgiem vai super izklaidējošiem, bet tas, ko mēs gribam, mēs gribam būt atklāti, mēs gribam būt godīgi, mums nav jākautrēs pateikt arī, ka iespējams mēs kaut ko nezinām, mums noteikti ir jāmēģina viņu iesaistīt, tas, ko arī Lelda minēja, kad būtiski ir saprast, kā viņi var būt noderīgi arī tam mūsu kopējiem stāstam. Jā, skatāmies, kā mēs varam nokļūt viņu mēdījos, viņu telpā ar kodiem, elementiem, viņam saprotamo valodu. Un vēl viena lieta, brīfā bija minēts, kad sevi ir ilgspējīgs un šī ēka ir ilgspējīga, kā mēs varam to izmantot. Un runājot un spētot jauniešiem saprotam, ka šis nav tas, ko mums vajag likt priekšplānā. Viņiem tas ir tā kā fundaments, ja tev nav ilgspēja, tad es tev nestos. Tā kā tas nav tas, ko mēs lielamies vai mēs baigi izceļam, mēs viņu pieminam. Tālūk, par auditoriju, jā, mums sākumā brīfā bija ļoti plaša, bija 13, 27, man liekas, kur mēs apzināti gribējām viņu mazliet notēmēt, un mēs notēmējām uz to, kad uz to pirmo pastāvīgo finanšu lēmumu, ka tu pats vari ietekmēt kaut ko, un lai mazliet dodot to krāsu, tas kā mēs skatījāmies uz tiem, ka viņi tiešām ir gatavi paši kaut ko darīt, viņiem ir vēlme iesaisties tajos procesos, viņi grib jau domāt par savu nākotni, tas ir finansiālo, emocionālo, profesionālo kapitālu, un tie ir tie, kad jā, viņi ne tikai sapņo par to pasaules glābšanu, bet grib kaut ko arī tā labā darīt. Un jā, vēlreiz atgriežos pie tā, ka mēs negribējām krāpt uz grābekļa, ko dara diezgan regulāri zīmoli, pieņemot to, ka šidā viņam jārunā ir. Kad tur obligāti jābūt ir skeitam, mums bija skeits, mēs vismaz kaut ko no šitā mēs paņēmām, bet jāmēģina atrast tiešām tāds gan emocionāls, gan interesants veids, kā to izdarīt. Un lai to veiksmīgi izdarīt, mēs sapratām, ka mums viņi ir ritīgi jāiesaist jau tajā pašā sākuma procesā. Un taisot tādu kampaņas manifestu, rakstot kampaņas stāstu, mēs viņus pasaucām un devām viņiem to kānu, lai viņi ir tie, kas raksta. Līdz ar to tas bija tāda sadarbība starp Rēniti, mūsu radošu direktoru, un Gen Z pārstāvjiem, un viņi kopā nonāca līdz tam, kas tad beigās bija tas gala rezultāts. Un vēl viena lieta, mēs apzināti tajā formā likām centrā viņus pašus kā runātājus, dodot atkal viņiem to skatuvi, un kas, kad labāk to var viņus uzrunāt, ja ne viņi paši, un tad šeit tad es nonāku līdz tā vietā, kur es gribu parādīt to, kas mums sanāca beigās no teorijas uz realitāti. Manu paudzi dēvē par izlutinātu. Ja tas nozīmē domāt par sevi, būt pašam, droši. Sauciet mūs par izlutinātiem. Daži pat saka, ka esam slinki. Jā, jo negribam strādāt nebeidzamas stundas, pirms vēl neesam sapratuši, ko varam un gribam iesākt ar savu dzīvi. Bezkaunīgi, protams, varat teikt arī tā, jo mums nepietiek ar tukšiem vārdiem. Mēs sagaidām rīcību. Un, ja godīgi, mums nemaz nav izvēles. Pieaugt nav viegli. Kaut kādā ziņā pieaugušos var pat apbrīnot. Viņi ir spējuši pieņemt neizbēgamo. Ne mēs. Vismaz vēl ne. Būt jaunietim šodien arī nav nekāda dāvana. Tētis manā vecumā jau bija sakrājis naudu savam dzīvoklim. Un jau nopircis pirmo auto. Kas ir man? 2000 sekotāju TikTokā. Tas ir vairāk nekā nekas. Bet tētis joprojām maksā pusi no manas īres.
Viņš saka, ka šie ir manas dzīves labākie gadi. Ja šie ir labākie, bail domāt, kādi izskatīsies sliktākie. Jo ne jau mana pārgalvība izraisīja finanšu krīzi, ne jau mana vienaldzība padarīja planētu tik trauslu. Bet tieši man nāksies ar to sadzīvot. Nekas, es neturu ļaunu prātu. Es nevaru uzņemties atbildību par citu lēmumiem. Bet es varu uzņemties atbildību par sevi. Tas nenozīmē, ka atmetīšu roku saviem hobijiem, ka sākšu strādāt no 9 līdz 5, ka pārdošu savu skeitu un atvēršu krājkontu. Tas vienkārši nozīmē, ka iešu pats savu ceļu, pieņemot citādus dzīves lēmumus. Varbūt ne šodien, bet drīz. Un kad tas brīdis pienāks, es nejautāšu, vai man ir izvēle. Es jautāšu, kurš būs manā komandā. Seb jauniešiem. Pievienojies vai ļauj mums pievienoties tev. Seb banka. Jā, tālāk, tas ir tas endgoals. Un īstenībā man arī šodien mazliet noskrēja skudriņu skatoties. Tas laikam tāds leptums par darbu iespējams, bet es zinu, ka Andris arī par to pastāstīs. Ja es nepastāstīšu, tāpēc es pastāstīšu. Bet tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka tas tiešām ir kaut kas ļoti spēcīgs, bija feedbacks no SEB komandas, kad viņu zviedru viens no vadošajiem darbiniekiem bija ļoti emocionāls saviļņots, redzot to video, kad bija pat pāris asaras. Tā kā arī ar tādu patiesu stāstu mēs varam ne tikai paši jaunieši uzrunāt, bet tieši arī to otru auditoriju, kas tad dod viņai to backingu. Tad es dodu tālāk, Una, tev vārdu pastāsti, ko jūs darījāt ar to visu, ko mēs saražojām. Jā, paldies, Rihard. Mūsu rokās nonāca lielisks video, lielisks koncepts un es pastāstīšu, ko tad mēs ar to darījām. Un, protams, kad tas bija ne tikai šis video, šis video bija tas galvenais izēja materiāls, ko tad mēs apaudzējām un izmantojām gan banerus, bet tas nebija vienīgais, kas mums bija svarīgi. Jā, video, baneri forši, bet mums bija ļoti svarīgi, lai jauniešiem būtu šī te vieta, lapa, kur visas šīs te aktivitātes, ko mēs darām, arī kopā satiktos. Līdz ar ko tad, un lai tas arī izskatītos vizuāli pievilcīgi šim segmentam, te tad talkā nāca arī Magic komanda, un, protams, ka uz mūsu platformas mēs nevarējām tādu uzbūvēt, tad mums nācās arī kopā ar Magic un Element izveidot šo lapu jauniešiem. Tā kā tad principā šī ir lapa, kur tad viss tas, ko mēs darām, visas mūsu programmas, viss tad satiekās vienā vietā. Tad iepriekšējā gada jūnijā mēs visā Baltijā uzsākām šo te kampaņu. Izmantojām dažādus šos risinājumus, gan online, gan outdoorus. Un, protams, arī, ko Lelde minēja, arī ņēmām vērā ieteikumus par šiem te kanāliem, kurus izmantot online vidē, arī sociālos tīklos, kur tad tie jaunieši atrodās. PR kolēģi nāca talkā un palīdzēja arī ar dažādām aptaujām kampaņas laikā. Kopā visā Baltijā mums bija 340 rakstu un Latvijā tieši 177 pieminējumi un sasniegta auditorija gandrīz 7 miljoni. Mēs patiesībā redzējām, ka šis koncepts ir kaut kas vairāk par tādiem tukšiem vārdiem, kur mēs sakam baneros pievienojies vai ļauj mums pievienoties tev. Mēs redzējām, ka tas ir kaut kas vairāk un mums tiešām jādod šiem te jauniešiem šī te iespēja. Un, tad mēs tā arī darījām un mēs centāmies būt pasākumos un atbalstījām pasākums, kur šie te jaunieši ir. Šis ir studentu pasākums, RTU organizētais Guinness rekords, kur mēs tad arī šo te konceptu integrējām iekšā mūsu standā. Vairāk nekā 1000 studentiem atrādījām arī šo te video uz lielā ekrāna. Arī ČČ čempionāts, kuru jau vairākus gadus atbalstam, arī turpinājām šo te sadarbību un iepriekšējā gadā integrējām arī šo te konceptu iekšā mūsu jauniešu aktivitātē. Un tas, ko mēs varbūt negaidījām, ka šis video arī, ko jūs redzat labajā pusē, mēs negaidījām, ka šis video aizies tik plaši vecāku čatos, WhatsApp.
Un mēs pat saņēmām ziņas no mūsu kolēģiem, cik viņi jūtās tādi pagodināti, ka viņi ir daļa no SEP, un ka viņi redz šajos čatos, kad mēs esam tur. Un, te jau vairāk ieslēdzās tāds employer branding, tādas puses, tāda darbinieku labbūtība un tāda tiešām, kad viņi jūtās novērtēti. Un es domāju, ka ne tikai mums, bet arī daudziem uzņēmumiem ir šī problēma ar TikToku, kad no drošības viedokļa TikTokā nevar būt, arī mums ir šī problēma, mēs TikTok kontu nevaram veidot. Tad arī caur čempionātu mēs atradām šo iespēju, neveidojot savu kontu, mēs devām iespēju šiem jauniešiem pašiem veidot šo saturu. Mēs bijām izvietojuši 3 punktus ar dažādām tēmām un dažādiem trendiem, kur jauniešiem bija jāiefilmē video. Un tālāk tad jau viņi publicē savos kanālos, un šī ziņa jau tad, gāja caur viņu kanāliem plašāk. Šis ir, man liekas, arī tāds labs veids, kā, ja nav šī iespēja, tad caur šādu vai caur influenceriem, tad būt arī klātesošiem, būt tur, kur tie jaunieši tad arī ir. Kā arī Lelda minēja, ka tas TikToks ir tā vieta, kur tie jaunieši tad arī atrodas. Un, kopā pa visu čempionātu bija iefilmēti 100 video tieši TikTokā. Un, mēs sapratām to, ka arī mūsu veidotajās programmās mums jauniešiem ir jādod vairāk šīs iespējas darīt, radīt. Līdz ar ko mums tāda skolu vēstnešu programma, kas ir jauniešiem, tieši skolēniem, 9. 11. klase, kur mēs viņiem iedodam šīs zināšanas dažādām tēmām, un viņi tālāk dodās pie saviem vienaudžiem un stāsta šīs lekcijas tālāk. Un, iepriekšējā gadā mēs jau šo konceptu bijām palaiduši, un šie jaunieši tiešām, jūs varat redzēt arī, cik viņi ir daudz, vēlāk padalīšos precīzāk, bet mēs devām iespēju arī iepriekšējo gadu jauniešiem prezentēt savu, ko viņi ir sasnieguši pēc programmas, kāds ir dabūjis stipendijas, turpina visādus pitch battle un piedalās dažādos pasākumos. Devām iespēju rakstīt arī blog postus, kur tad mēs arī integrējām šos blog postus un likām kopā ar mūsu jauniešu lapu. Tāpat arī iedrošinājām veidot šos LinkedIn, varbūt tas nav tas populārākais kanāls jauniešiem, bet mēs iedrošinājām viņus arī tur būt un sākt jau veidot tos savus CV. Jaunieši tiešām patiesībā diezgan pateicīgi, un te var redzēt arī viens no dalībnieces piemēriem, kur mēs viņiem palīdzam ar šiem cover attēliem, un ir šīs kvalitatīvās bildes no pasākumiem, un viņiem dažādas iespējas piedalīties, tā kā mēs dodam viņiem arī šo platformu un vietu, kur darboties. Un aicinam arī uz dažādiem pasākumiem. Šeit mēs arī paaicinājām skolu vēstnesi piedalīties un padalīties ar to savu viedokli, kā no jauniešu puses, principā aizstāvēt to savu segmentu. Tā kā bija arī šāda iespēja arī vienai no skolu vēstneses dalībniecēm. Un arī viena no programmām mums ir Youth Lab vasaras prakses programma, un šeit tad arī mēs devām tiem jauniešiem iespēju veidot pašiem to saturu, filmēt video, radīt kaut kādas idejas, diskusijas veidot priekš sociālajiem tīkliem. Tā kā mēs principā viņiem devām brīvu vaļu, un viņi tiešām arī
bija ļoti priecīgi, ka viņiem bija dot tāda iespēja. Un arī storijos, takeoverī viņiem tika dots mūsu konts, lai viņi veidot arī šo saturu, to ikdienu, rādīt to, ko arī minēja Lelde, kad parādīt vairāk tās aizkulises, tad mēs devām viņiem arī šo iespēju. Un, viena tāda lieta, ko mēs varbūt nebijām kādu laiku darījuši, arī bija tas Covid laiks un tā iekšējā komunikācija darbiniekiem. Un šī bija tā kampaņa, kur mēs arī sapratām, ka mēs gribam vairāk informēt darbiniekus par to, ar ko mēs iesim ārā, un lai viņi ir lietas kursā. Līdz ar ko mēs izveidojām visā Baltijā live pasākumu, kur par tēmu, kas rūp jauniešiem. Un piesaistījām arī jauniešus, speciālistus, arī Magic pārstāvus. Un paši dalījāmies arī ar šo te problēmu, kāpēc mēs vispār to darām. Un no darbiniekiem iesaisti bija tiešām liela. Komentāru jūras bija, jo šī tēma visiem ir bērni, visiem tas interesē un bija ļoti daudz jautājumi. Latvijā pievienojās vairāk kā 400 darbinieku šajā live pasākumā, kas ir virs vidējā, kā mums parasti šāda veida pasākumos pievienojas. Papildus redzamībai mēs vēl izmantojām pieejamās telpu, gan liftus, gan virpuļdurvis, un lai arī aicinātu šo pasākumu, mēs visiem darbiniekiem izsūtījām popkornus ar šo informāciju par konceptu. Tur bija arī QR kods, kur viņi varēja doties uz šo mūsu jauniešu lapu. Tā kā šis arī bija vēl papildus šim live pasākumam. Droši vien kādi bija tie rezultāti, vai ne, kā mums gāja. Principā, ja no tiem biznesa puses skatās, tad mums bija kampaņas laikā, ja mēs paskatāmies, tad tieši tajā vecumā līdz 25, tad mums ir 57% klientu pieaugums, 13 miljoni impresijas un 61 000 klikšķu. Un principā mēs sasniedzām, kas man liekas ir pats svarīgākais, ka mēs sasniedzām tieši to auditoriju 15 līdz 18 gadi, par ko mēs arī esam ļoti, ļoti priecīgi. Un kampaņa patika gandrīz pusē no šiem respondentiem. Un arī viena ļoti svarīga lieta, kad šī reputācija visā Baltijā, šis reputācijas indeks pieauga par līdz 7 šiem indeksa punktiem. Un kas arī ir ļoti svarīgi, kad šīs programmas, ko mēs arī paši veidojam, šis pieaugums bija 3 reizes pieteikumu skaitā. YouthLab praksē mums pieteicās gandrīz 500 YouthLab praktikantu. Mūsu skolu vēstnešiem reiz 8. Mums no visas Latvijas 125 jaunieši pieteicās skolu vēstnešu programmā. Iepriekšējā gadā bija 16, līdz ar ko arī. Un man liekas, viena no tādām svarīgām lietām ir tas, ka darbinieku iesaiste, ko es arī minēju iepriekš, pieauga arī tā. Un, ja iepriekšējā gadā mums bija 20 mentori, tad šogad mums bija 70 Latvijā mentori. Tie ir mūsu darbinieki, kuri ir katram no jaunietim klāt, kuri palīdz un mentorē. Tad šis skaits ir arī ievērojams. Un, es teiktu, ka daļa no šī koncepta noteikti palīdzēja, jo arī darbinieki gribēja būt maza daļiņa no visa šī. Un tās atziņas, ko tad mēs varam paņemt, tad noteikti ir tas, ka būtiski iesaistīt ir šos darbiniekus jau no paša kampaņas sākuma, ko varbūt mēs neesam darījuši iepriekš tik daudz. Un dot tiem jauniešiem tās platformas un to iespēju pašiem darboties un uzticēties. Jo viņiem ir ko teikt, viņiem ir viedoklis, un viņi patiesībā vislabāk arī zinās, kā tad to saturu izveidot un pateikt. Un arī par to TikToku, ko es pieminēju, kad arī, ja ir šīs bažas par to drošību, ja nevar būt, tad nevienmēr ir jābūt šim kontam, lai būtu tur. Var atrast kaut kādus citus risinājumus, kas īstenībā ļoti, ļoti labi strādā. Un jaunieši sagaida tiešām tos darbus, nevis tikai vārdus, ko mēs arī ņēmām vērā.
un tiešām ilgtermiņa iniciatīvas, tāpēc arī kaut kādas sadarbības mēs darām ilgtermiņā, un nevis šīs vienreizējās kampaņas, bet arī šos projektus. Un es domāju, ka arī šis gads jaunieši paliek kā prioritāte, un mēs turpināsim noteikti to iesākto un attīstīsim un audzēsim šo konceptu, jo es domāju, ka 3 līdz 5 gadi, tad tikai mēs varēsim tos augļus lielos plūkt. Tā kā vēl ir labs darbiņš priekšā. Paldies!